Atvainojos, es nepamanīju, ka man jau filmē. Lūk, sāksim. Es, kā sportists un veselīgā dzīves piekritējs, novēlu jums, mani cienījamie skolnieki un studenti, 1. septembrī sakrāties pacietību un uztvert skolu vai universitāti kā savu veidu pārbaudījumu, kā garīgo spēku pārbaudījumu un pacietības, izturības pārbaudījumu. Un, jā, ko es gribu pateikt? Ka iespējams pat varētu kā katru semestri vai pat katru nedēļu uzskatīt kā tādu maziņu karu, kurā varēs ieraudzīt, vai ir jums spēks paveikt iesākto vai nav. Un ir jau katram zināms, ka laba izglītība negarantē labu darbu. Un pats var sevi saprotams, ka viss šis milzīgais apjoms, ko jūs mācaties tagad, ko skolā mācās skolnieki, darbā noderēs tikai maza daļiņa, kā arī to, ko studē tagad studenti. Tas arī ne viss no tā, un tomēr mazākā daļa no tā noderēs darbā. Bet es ticu, ka tas noderēs par pacietības treniņu. Un vispār līdz šai dienai iegūtā mana nelielā pieredze tomēr man rodas iespējas no manas tās iegūtās nelielās dzīves pieredzes, ka iespējams ir visu iemācīt, praktiski visu, ko vien vēlas cilvēks, ir iespējams iemācīties. Atkarīgs, protams, no laika ieguldījuma un no finansiālo līdzekļu ieguldījuma, bet lielākoties tomēr no laika ieguldījumu un tā skaitā arī pacietības ieguldījumu. Un pieņemsim, ja ir vēlēšanās, tad, tad var iemācīties ar psiholoģisko vingrinājumu palīdzību, ir iespējams iemācīties iegūt labu kontaktu tur dažu minūšu laikā ar jebkuru cilvēku. Ir iespējams, ka spēlēt tur uz ģitāras vissarežģītākos soliņus vai tur fantastiski gatavot. Jā, iespējams arī uzaudzēt sev muskuļus pat salīdzinoši mazā laikā, un tas, kas man ir, tas nav tas, ko ir iespējams uzaudzēt, jo manā prioritāšu sarakstā tas fitness centrs atrodas kaut kur 30. vietā, aptuveni tā. Jā, un pat vistievākajiem čalītim, ja ir pacietība un ja ir vēlēšanās, tad ir iespējams viss. Un tieši skolu un tieši universitāti es iesaku apskatīt kā tādu vislabākais, jā, tā ir, ka tas ir, par ko es tagad runāju? Jā, ka tas ir pacietības treniņš un visas tās zinības, kas iegūtas, tas pat nav tik būtiski. Pats svarīgākais ir, ka tiek trenēta pacietība. Un es jums novēlu, ka tai pašā pacietības treniņa laikā, lai zinības jums nāktu prātā tik viegli kā olbaltumi, un kopā ar citu visu barību. Lūk šādi. Un es novēlu jums spēku. Ārā, ārā, ārā. Ārā, ārā. Laimīgu 1. septembri!